Latvija šodien. Sveicināti, mīļie skatītāji! Atkal tiekamies šajā rītā, sestdien 10:10 raidījumā Latvija šodien. Šajā raidījumā nedaudz paceļosim dažādos restorānos, kā arī paši iemācīsimies pagatavot veselīgu maltīti un parūpēsimies arī par sevi. To visu turpmāk skatāmies raidījumā Latvija šodien. Andalūzijas suns vēsturē ir iegrāmatota īpašā grāmatas izdevumā Arsenāls, kurā Augusts Sukuts apraksta savu dzīves darbību, kā arī Andalūzijas suns dibināšanu un darbības aizsākumus. Restorāna atklāšana notika tālajā 1995. gadā, naktī no 22. uz 23. janvāri. Kā pirms 20 gadiem, tā arī šodien Andalūzijas suns ir viens no iemīļotākajiem un iecienītākajiem ēdināšanas uzņēmumu un atpūtas vietām Rīgā. Tā ir vieta, kur paslēpties no ikdienas steigas un ļauties nesteidzīgam baudījumam gan darba dienas skrējienā, gan nedēļas nogalas laiskumā. Kafejnīca atrodas burvīgā vietā pašā pilsētas centrā, Berga bazārā, Elizabetes ielā 83, kas pazīstams ar savu vienreizējo spēju aizvest mūs tālu prom no ikdienas rūpēm un nereti noticēt, ka esam devušies kādā nelielā ceļojumā ārpus valsts robežām. Kafejnīca darbojas katru darba dienu jau sākot no 10 un brīvdienās no 11 līdz pat pēdējam viesim. Katru darba dienu ir pieejams pusdienu piedāvājums laika posmā no 12 līdz 17. Galvenais Andalūzijas suns komandai ir pēduši un laimīgi klienti. Šeit ir iespēja ikvienam gardēdim izvēlēties sev tīkamāko maltīti, sākot no sātīgiem burgeriem un steikiem vai svaigiem viegliem salātiem līdz pat mūsdienīgai karbonādai latviešu gaumē. Īpaši lutinājums gardēžiem Andalūzijas suns ēdienkartē ir Meksikas garša. Andalūzijas suns piedāvājumā ietilpst arī pasākumu un banketu organizēšana un apkalpošana, jebkāda veida pasākumu un citas jautras izdarības gan restorāna telpās, gan ārpus tām. Uzņēmums piedalās arī visādos rīkotos pasākumos, kuros nepieciešama sabiedriskā ēdināšana. Piemēram, Latvijā rīkotajos festivālos vienmēr parūpējās par gardiem ēdieniem un dzērieniem visa festivāla vai pasākumu laikā. Restorāns Andalūzijas suns sniedz savus pakalpojumus arī korporatīvajiem pasākumiem, kuri paredzēti korporatīvajiem klientiem, pasākumu aģentūrām, atsevišķiem uzņēmumiem rīkotās sporta spēlēs vai, piemēram, ikgadējās gada ballēs. Jāatceras, ka decembris arī nav aiz kalniem. Ja reiz plānojas kāds pasākums, tajā atceries parūpēties par gardiem ēdieniem un dzērieniem. Andalūzijas suns Elizabetes ielā 83, Berga bazārā. Rīga pamatoti tiek dēvēta par Eiropas mēroga jūgenstila metropoli, kur jūgenstilu var iepazīt mākslā, arhitektūrā un arī garšas baudās. Vecrīgā Kaleja ielā 911 jūs gaidīs restorāns Konvents, kas ir pirmais restorāns Latvijā, kur jūgenstilu iespējams baudīt ne tikai interjerā un īpašā atmosfērā, bet arī ēdienkartē un izmeklētajā pasniegšanas manierē. Restorāns Konvents veidots kā 20. gadsimta sākuma klasisks jūgenstila dzīvoklis Rīgā ar 5 istabām, virtuvi, ēdamistabu, viesistabu, kabinetu un bibliotēku. Restorānā Konvents var baudīt latviešu virtuves daudzveidību, ko papildina ne tikai jūgenstila laikam raksturīgā ārišķīgā greznība un pamatīgums, bet arī tā laika ēdienu gatavošanas un garšu saspēle. Smalkās aprindas naski izmantoja iespējas iegūt garšvielas un citas ēdienu piedevas no citām valstīm, piemēram, no Vācijas, Francijas. Tā ik viens ēdiens ieguva jaunas garšas nianses, tādējādi radot pavisam citu priekšstatu. No Konvents ēdienkartes šefpavārs Māris Pastars iesaka nogaršot kartupeļus ar ceptām baravikām un rukolas salātiem, kā arī vērša filēs stroganovs ar baravikām un kraukšķīgo kartupeļu pankūku.
Dienas restorāns Delicio atrodas Rīgas centrā, Tērbatas ielā 33–35. Tas ir ērti sasniedzams ne tikai Rīgas centra iedzīvotājiem, bet arī jebkuram apmeklētājam. Piedāvā garšīgus ēdienus jūsu izvēlē jau vairāk kā 10 gadus. Dienas restorāns Delicio nemainīgās vērtības ir ēdienu kvalitāte, plašs sortiments, atzinīgs servis un ātrums. Vēlos jūs iepazīstināt ar īstu itāļu pastas pagatavošanu, kur mēs piedāvājam 11 dažādos ēdienos. Īstu itāļu pastu var pagatavot tikai no īpašas šķirnes miltiem, cietās piešu mannas durumu. Speciālā pastas pagatavošanas mašīnā ieberam durumu šķirnes miltus, pievienojam olas, ūdeni un sāli. Pagājušas ir 15 minūtes un mīkla ir gatava. Pastai atkarībā no formas ir dažādi nosaukumi itāļu valodā. Populārākie no tiem ir spageti, tagliatelle un penne. Pagatavosim tagliatelles pastu. Caur formējošu uzgali tiek izspiesta pasta. Pēc nepieciešamības tiek sagriezta atbilstošā garumā. Klājot to plānā slānī, mēs strauji apžāvējam, lai tā nebūtu salipusi un katrs pastas gabaliņš būtu atsevišķi. Tālāk sasveram porcijās. Porciju lielums mums ir 2 veidu. Pirmā ir domāta mērniem ēdājiem un dāmām, otrā porcija ir lieliem puišiem. Svarīgākais mūsu ēdienu pagatavošanas filozofijā ir izejvielu svaigums un pagatavošanas ātrums. Tātad ņemam svaigu tikko pagatavotu pastu, vāram to aptuveni 3 minūtes. Šajā laikā, kamēr vārās pasta, pagatavojam mērci. Ņemam svaigas izejvielas kā baziliku, spinātus, šampiņonus, sīpolus, ķiplokus, čīlī, papriku, brokoļus un cukīnī un pagatavojam īpašas pastas mērces – pesto, marināru, bolonēzi vai siera mērci. Nepilni 4 minūšu laikā ēdiens no karstas pannas nonāk uz jūsu šķīvja un ir 100% svaigs un tikko pagatavots. Kā Imanta Ziedoņa epifānijā, pavāram ēdiens nav tikai bļoda līdz malai pilna vai karota kārā mutē, bet tā ir smaržu kupena pāri bļodai, mazie smaržu taifūni virtuves debesīs. Gaidīsim jūs ciemos nobaudīt mūsu jaunos pastas ēdienus. Restorāns Delicio atrodas Rīgā, Tērbatas ielā 33–35, Dzirnavu ielā 49 un Marijas ielā 23. Laipni gaidīti restorānos Delicio. Elena Miro veikals liela izmēra itāļu apģērbu sievietēm. Rīgā, Tērbatas ielā 6–8. Mēs šobrīd esam veikalā Elena Miro, kas atrodas Tērbatas ielā 6–8. Šis ir veikals, kur sievietēm sākot no 38. līdz pat 62. izmēram ir iespēja apģērbties aktuāli modes tendencēm, aktualitātēm atbilstoši sezonai. Šobrīd Latvijā ir bijis pieejams Elena Miro veikals, bet ir bijušas tādas mazas kolekcijas daļas. Kopš pagājušā gada novembra mums ir frančīzes veikals, tātad mums ir pilna kolekcija. Un ņemot vērā, ka Elena Miro ir itāļu zīmols, viņi, protams, ļoti rūpējas par to, lai sieviete labi justos, labi izskatītos, lai ģērbtos atbilstoši modes tendencēm, aktualitātēm. Bieži vien mums klienti nāk, un tad nāk viņu kolēģi un saka, ārprāts, tā mana kolēģi, kurai ir 48. izmērs, es nesaprotu, kāpēc viņa tik labi izskatās, ja viņai ir tāds pašs melns bikses un džemperis, kā it kā ir man. Atbilde ir vienkārši tāpēc, ka viņa velk Elena Miro. Tas, ka jums ir 52. izmērs, nenozīmē, ka jums nav tiesība vilkt zīda kleitu vai lina bikses. Pie mums jūs šīs lietas atradīsiet. Šobrīd gan ir jau jaunā sezona, rudens ziemas sezona, līdz ar to ir faktūras un audumi, kas ir atbilstošāk rudens sezonai. Šobrīd aktuālā ir violētā krāsa, brūnie toņi, kas jāatzīst. Mūsu klientiem ļoti labi izskatās, ir daudz raksti, kas atsvaidzina, teiksim tā, jūsu izskatu. Un līdz ar to šis ir brīnišķīgs zīmols, kur nākt, paskatīties, palaikot
un noteikti kaut ko sev iegādāties. Šim zīmolam sauklis ir: kleita ir skaista tikai tad, ja tajā skaisti esi tu. Tāpēc nāciet un esiet skaistas. Bet iegriezieties arī citos mūsu veikalos, ne tikai Tērbatas ielā 6-8, kur ir veikals Elena Miro, bet arī veikalā Persona, kas atrodas tirniecības centrā Riga Plaza, arī veikalā Serenity, kas atrodas tirniecības centrā Mols, un arī veikalā Luisa Spaņolī, kas atrodas Vaņu ielā 3. Ja arī jūs esat sevis pilnveidošanas, iekšējā līdzsvara un sevis mīlestības meklējumos, ja vēlaties nostiprināt fizisko sagatavotību, koriģēt stāju un figūru, būsim priecīgi jūs sastapt studijā Veidos sevi Rīgā, Ģertrūdes ielā 27, 5. stāvā. Jā, šobrīd mēs atrodamies Rīgas centrā, studijā Veidos sevi. Tā mēs te dzīvojamies gan lieli, gan mazi. Sākot no 3 gadiem, un kad man jautā, kāds ir vecuma ierobežojums, es saku, tik ilgi, cik vien var kāju pacelt. Pārsvarā tās ir baleta nodarbības, gan grupā, gan arī, ja kāds grib, tad tās notiek individuāli. Jo, piemēram, mums ir kāda ļoti liela entuziasta meitene, kas sāk pie mums braukt no Talsiem. Atnāca sajūta, ka jānāk dejot meitai. Tā tas arī bija. Un tad, kad ir sajūta, tad jau sāk meklēt, un kad jau meklē, tad jau atrod. Un pat cik mēs esam tālu no Rīgas, tad mums iepriekšēji nekāda informācija nebija, kur Rīgā varētu iet. Un tad, protams, internetā atlasījām kādus 3 variantus. Tur piedāvājums uzreiz ir liels, un tad pēc dvēseles sajūtas trāpījām 10. Pusauģu vecumā, ja neko nedara ārpus skolas, man liekas, šī saņemšanās, šī braukšana uz to, kas patīk un kas brīžiem ir grūti, tas ļauj iemācīties darīt dzīvē to, kas ļoti patīk. Un tā, ka viņa būs liela, viņai nebūs problēmas izvēlēties darīt to, kas patīk, jo viņa zina, kā ir darīt to, kas patīk. Tātad tas ir balets, klasiskā deja. Arī pieaugušajiem tāpat, bet pieaugušajiem ir ne tikai deja, jo ir tādi, kas saka, viņi pamēģina, viņi saka, nē, to nē, bet vingrot, jā. Es esmu izvietojis tādu speciālu programmu, un tas, ko es esmu nosaukusi par baleta fitnesu, un daudz arī vingro. Un ir arī mūzika, 2 instrumenti, ko var šeit apbūt, klavieres un viola. Bet saistībā ar deju ir diezgan plašs spektrs. Kad cilvēks zvana un jautā, vai viņi varētu mēģināt, es saku, ka noteikti vienmēr vajag mēģināt, jo kāpēc es to izvēlējos? Pirmkārt, tāpēc, ka es gribēju, lai man ir laba forma, lai es labi izskatītos. Tas ir laiks, ko es pavadu tikai ar sevi, ka es veltu laiku tikai sev. Ja man pat jautā, kas es esmu, es varu atbildēt, ka es nezinu. Jo es esmu absolūtā procesā iekšā. Un balets tāds ir, kāda ir arī īstenībā mūzika un vispār māksla. Viņa ir diezgan, kā teica mans viens profesors, skaudīga. Viņa paņem tev visu, viņa paņem tavu laiku, viņa paņem tavas emocijas, tavu spēku. Bet tas ir labi, tas ir brīnišķīgi, ja var aizrauties ar kaut ko tādu. Un es tāpēc arī visiem tiem, kas vēlas veltīt laiku sev un veicināt tādu sevis izaugsmi, tiešām novēlu atrast vietu un veidu, kā pavadīt laiku, kā būt ar sevi un izvirzīt sev kaut mazākos mērķus, bet tos arī sasniegt. Dakteres Julijas Katkevičas zobārstniecības prakse atrodas Rīgā, Slokas ielā 59. Mani sauc doktora Julija Katkeviča. Es esmu pabeigusi Rīgas Stradiņu universitātes stomatoloģijas fakultāti. Vēlāk esmu strādājusi akūtajā zobārstniecībā. Nostrādājot 10 gadus, es sapratu, ka tas ir tas, kas man visvairāk patīk, un nolēmu atvērt savu klīniku. Mēs sniedzam plašu spektru zobārstniecības pakalpojumus, gan konvencionālo terapiju, gan arī protezēšana, implantoloģija ir tas, ar ko mēs nodarbojamies. Zobu higiēna, protams, arī. Viens no mūsu pakalpojumiem ir akūtā zobārstniecība. Mēs piedāvājam palīdzību cauri diennakti. Mēs strādājam ar palielinājumu, ar ķirurģisko gaismu,
Un piedāvājam pacientiem arī bezsāpju viena zobu anestēziju, kurai ir lielākā priekšrocība, ka pacientam netiek noanestezēti mīkstie audi apkārt zobam, tikai pats zobs, ar kuru mēs strādājam. Un tas ir ļoti ērti, ja pēc mūsu apmeklējuma ir jāturpina darbs. Klīniku mēs esam iekārtojuši tā, lai pacientiem būtu ērti un patīkami te atrasties. Personāls ir ļoti atsaucīgs, vide ir draudzīga un krāsaina, tā, lai arī tie pacienti, kuri parasti baidās, nejustos slikti un nepatīkami. Nevajadzētu sagaidīt to brīdi, kad sāp zobs, bet ja nu gadījumā tā ir noticis, tad droši varat zvanīt un griezties pie mums Rīgā Slukas ielā 59. Zobārstniecības klientiem ir arī pieejama bezmaksas apsargājama slēgtā autostāvvieta. Sveiki, mani mīļie! Mani sauc Karīna Linča un es esmu restorāna Fat Pumpkin šefpavāre. Šodien es padalīšos ar jums ar dažām veselīgām un garšīgām maltītēm. Mēs sāksim ar garšīgām bezglutēnu pankūkām, kuras mēs pasniegsim kopā ar kaziņu saldējumu un chia sēklu džemu. Šīs pankūkas mēs pasniegsim ar chia sēklu un dažādu ogu ievārījumu, kā arī ar kaziņu saldējumu, kurš būs arī piemērots cilvēkiem, kuriem ir laktozes intolerants. Chia sēklas, es jums parādīšu, ir grauds, kurš ir ļoti veselīgs. Viņš ir gan labs, gan šķiedrvielu avots, gan arī olbaltumvielu avots. Bet, kas ir arī ļoti svarīgi, ka chia sēklas uzbriest vairākas reizes par savu sākotnēju svaru. Tātad, mums būs vajadzīgs kazenes. Var arī pievienot klāt citas ogas, bet šoreiz es izmantošu tikai kazenes. Būs arī vajadzīgs kokosriekstu cukurs. Kāpēc izmantoju kokosriekstu cukuru? Viņš ir mazāks pārstrādāts un arī daudz veselīgāks cilvēkiem. Un arī mums būs vajadzīgs kokosriekstu piens. Mums būs vajadzīgs apmēram 1 litrs ogu. No mūsu kokosriekstu piena mums būs vajadzīga tieši šī taukainā daļiņa. Mums būs vajadzīgs apmēram 2 buņģiņas. Šķidrums, kas paliek pāri, ļoti labi nodara kokteļos, kā arī kā dzēriens. Tad mūsu masai jāpieliek klāt 1 vaniļas pāksts un apmēram 400 mg cukura. Es lietoju kokosriekstu cukuru, bet var arī aizvietot ar parasto brūno cukuru, vai arī, ja galīgi nekā nav, var lietot arī balto cukuru. Kokosriekstu piens, viņš fantastiski putojās. Beigās mums sanāk tāda ļoti bieza masa. Tas ir mūsu saldējuma pamats. Un viss, kas mums atliek, ielikt šo masu saldējuma mašīnā. Ja nav saldējuma mašīnā, šī masa ir jāieliek augstuma izturīgā traukā, ko jūs varat pēc tam ielikt saldētavā. Un apmēram pēc kādām 2 stundām šī masa ir jāapmaisa un jāieliek atpakaļ. Un tad arī jums būs saldējums bez saldējuma mašīnas. Mums sanāks apmēram 1,5 litrs saldējuma. Kamēr mūsu saldējums sacietēja, kam būs vajadzīgs apmēram 3 stundas, mēs pagatavosim chia sēklu džemu. Mums būs vajadzīgs apmēram 500 gramu ogas, kuras mēs saliksim blenderī. Mēs pieliekam klāt agavas sīrupu. Agavas sīrups ir fantastisks cukura aizvietotājs un viņš arī ir pilnīgi dabīgs. Mums būs vajadzīga apmēram 100 mg agavas sīrupa. Un to visu mēs liekam blenderēt. Pēc tam šo ogu maisījumu mēs ielējam ļodiņā un pievienojam klāt chia sēklas. Tā kā chia sēklas ļoti labi uzbries, mums būs vajadzīgs tikai 3 ēdumkarotes. 1, 2, 3. Un visu ir kārtīgi jāsamaisa. Pēc tam mēs atstājam šo maisījumu uz pusstundu leduskapī, lai viss kārtīgi sabriest. Un tagad mēs gatavosim mūsu pankūkas.
Mums būs vajadzīgi bezglutēna milti. Var izmantot arī parastos miltus, bet, ja jums ir alerģija uz glutēnu, tad, protams, mēs izmantojam bezglutēnu. Mums būs vajadzīgi apmēram 300 grami miltu, 150 mg sojas piena. Es izmantoju sojas pienu, kurš ir bez cukura. Bet, ja jums garšo kaut kas saldāks, tad, protams, jūs varat izmantot sojas pienu ar pievienoto vai nu cukuru, vai no agavas sīrupu. Un mums būs vajadzīgs arī pats agavas sīrups un šķipsniņa sāls. Tātad liekam miltus mūsu bļodā un pamazām sākam liet klāt sojas pienu. Augot, es nekad nezināju, ka ir iespējams uztaisīt pankūkas bez olām, bez govs piena, bet izrādās, ka var, un arī viņas garšo ļoti, ļoti labi. Par to jūs, cerams, varēsiet paši pārliecināties. Viss ir kārtīgi jāsamaisa. Jūs varat izmantot arī mandeļu pienu vai arī rīsu pienu. Ja mums liekas, ka ir mazliet pa šķidru, tad mēs varam pielikt klāt miltus. Kad viss tiek kārtīgi samaisīts, mēs pielējam klāt agavas sīrupu. Būs vajadzīgas 4 ēdamkarotes, bet, ja jums garšo saldākas pankūkas, protams, jūs droši varat likt vairāk. Šī ir tā konsistence, ko mēs vēlamies sasniegt. Mēs nevēlamies, lai mūsu masa būtu pārāk bieza, bet mēs arī nevēlamies, lai viņa būtu pārāk šķidra, jo mēs netaisīsim lielās pankūkas, bet mēs taisīsim mazas pankūkas, kuras mēs pēc tam varēsim smuki salikt tornītī. Kad mūsu masa ir gatava, tikai tad mēs tā pieliekam klāt šķipsniņu sāls un sēkliņas. Sēkliņas ir tas ingredients, kas dos mums to papildus veselīgumu. Jo es izmantoju gan ķirbju sēkliņas, gan saulespuķu sēkliņas, gan sezama sēkliņas. Uz šo visu masu es pielikšu klāt 6 ēdamkarotes sēkliņu miksa. Bet, ja jūs vēlaties likt vairāk, tad droši lieciet vairāk. Un atkal visu kārtīgi samaisam. Es izmantoju miltus, kuri ir domāti kūkām, lai mums tās pankūkas paceltos un būtu apjomīgas. Bet, ja jūs nevarat sameklēt miltus, kas ir tieši piemēroti kūkām, ko lai mēs daram? Jūs varat pirkt jebkurus miltus, pat arī varbūt parastie kviešu milti, un tiem miltiem tad pielieciet klāt pusi teikaroti cepjam pulvera un apmēram 1/4 teikaroti cepamās sodas. Mūsu masa ir gatava, un mēs esam gatavi cept mūsu pankūkas. Pielējam klāt olīveļu. Jūs varat izmantot jebkuru citu eļļu. Tā, lai tā olīveļa pilnīgi noklāja pannas apakšu. Kad eļļa ir sakarsēta, mēs ar ēdamkaroti paņemam nelielu daļu no mūsu masas un uzmanīgi uzliekam uz pannas, lai mums sanāk nelieli plācenīši. Mazliet skatāmies, lai tā eļļiņa, lai viņu būtu pankūkām no visām pusēm. Un šīs pankūkas ir jācep apmēram 30 sekundes no vienas puses un 30 sekundes no otras. Kad mēs redzam, ka pankūku virsniņa sāk mazliet burbuļot, tas nozīmē, ka tās pankūkas ir jāpagriež. Ja garšo brūnākas pankūkas, protams, viņas var pacept arī mazliet ilgāk. Kad mūsu pankūkas ir izcepušās, vienīgais, kas mums atliek, ir salikt visu kopā. Mēs liksim pēc kārtiņām. Vienu pankūku, uz tās pankūkas čijas sēklu džemu, un otrajā kārtiņā mums atkal nāks pankūka. Liekam šķīvīšu centrā. Paņemam vienu teikaroti čijas sēklu džemu. Kārtīgi apsmērējam mūsu pankūku un uzliekam otru pankūku virsū. Vienai porcijai es izmantoju 5 pankūkas, tā kā kopā mums sanāk 5 porcijas. Virsū mēs uzliekam vēl mazliet džema, bet mēs nesmērējam visu pankūku, bet atstājam tikai centrā. Mēs izņemsim vienu saldējumu bumbiņu un liksim to virsū. Šokolādes mērci ļoti ātri var pagatavot.
vienkārši sakarsējot šokolādi mikrojuļņu krāsnī un pieliekot tai klāt nedaudz piena. Un apkārt mēs varam salikt dažādas ogas. Un virsū es uzlikšu jāņogas. Mūsu īpašā svētdiena vai sestdienu, vai arī jebkuras dienas brūkstas ir gatavas. Šis ir lielisks veids, kā palutināt sevi un arī savus tuviniekus. Paldies, mani mīļie, ka bijāt šodien ar mums. Un nākamā sestdien es parādīšu jums, kā pagatavot vegānu sieru, vegānu krējumu un citus interesantus un garšīgus ēdienus. Līdz nākamajai reizei! Paldies, ka skatījāties mūsu raidījumu. Ja jums ir ko pastāstīt vai parādīt, zvaniet vai rakstiet. Kā arī no septembra mēneša tiksimies katru sestdienu 10:00 kanālā Rīga TV 24.